9:39. Jā, visi tie, kur pareizi atbildēja, ka tā ir prāta vētra, apsveicam, atbildi pareizi. Ja domājies, būtu baigi grūti nošaut garām, man liekas. Man bija viens variants arī turēts roze. Labrīt, puiši, labrīt. Pirmkārt, brauciet tuvāk mikrofonam. Mēs jūs apsveicam ar jaunumu pēc ilga laika. Pirmatskaņojums. Nereāli. Prāta vētras pirmatskaņojums radios konto ēterā ar dziesmu pirmajā dienā, un mēs esam vieni no pirmajiem, kuriem ir tas prieks un gods spēlēt jūsu jauno dziesmu. Un mūsu Kārlis Malkovs, mūsu kolēģis, jau atsūtīja visiem DJ čatiņā jau šito dziesmu jau vakarā, lai visi jau noklausās. Vai šorīt no rīta. Vai pa nakti. Vienmēr var paļaut. Jā. Puiši, kur jūs tik ilgi bijāt pazuduši? Nē, forši. Iedomājies, šis ir tāda klasiska ģimenes ainiņa. Tā kā vīrs beidzot pārvilcies mājās, nevis, ak, Dievs, cik forši prieks tev redzēt, bet kur to biji? Es tādā tonī nevaicāju. Es ļoti mīlīgi pavaicāju Valdi. Kur mēs bijām? Mēs gatavojāmies dziesmām, jau vajag to rūkšanas procesu. Viņas tātad top, viņas tapinās, un lai viņas tapinātos, ir jābūt kaut kādiem notikumiem, emocijām. Un tad tu, tā teikt, dzīvo to dzīvi, tu rauj iekšā visu, kas ir, un tad lēnām nāk ārā. Tas prasa laiku, tas prasa laiku. Kas bija tie spilgtākie notikumi un emocijas, kas bija šai laikā? Kamēr rūga? Es teiktu, ka rūkšanas process ļoti labi notiek Barcelonā. Vispār to mēs esam sapratuši. Okay. Tur patiešām labi rūkst. Tur pie kam dzīvo. Jo gadsimtiem ilgi jau tur labi rūkst. No pagājušās simtgads, jā. Labi, kā saka, satins tāds valdziņš, kur labi dzīvojās, un mēs pie viņa braucam ciemos. Un beigās skaties šeku reku, mēs ar kādām 4-5 reizītēm un kas par foršām ar iestrādītēm tikām pie skaistām dziesmām. Es gribēju jautāt, vai tā ir brāga, ja jau destilācija? Es zinātniskus jautājumus nevaru komentēt. Jau gatavs, tas jau ir gatavs. Tas ir augstākā labuma spirts bezalkoholiskais. Vai šī konkrēta dziesma arī tapa Barcelonā? Jā, šī tapa Barcelonā, un šai jāsaka liels paldies Davidam Larsonam, mūsu zviedru draugam, no, kā saka, popmuzikas augstākās kalvis gala. Šis ir nācis. Un vienmēr ir interesanti, ar zviedriem sadarboties. Viņi, kā saka, viņi katrai dziesmai uzliek uzreiz maksimālāko latiņu. Un tad tu vari cīnīties par to, lai tur nepazūd prāt vēt, lai tur paliek oriģinalitāte. Klausies, kā izpaužās tas nepatīk? Nē, vai arī next, vēlreiz. Kā tu domā, kā viņi to saka? Jā, tie zviedri, jā. Tu domā par dziesmu vai par izpildījumu? Jūs tagad ierakstat, viņi saka, nebūs. Nē, viņi nekad tā nesaka. Viņi saka, vienmēr sākās ar, baigi labs. Klau, bet pamēģinām šajā vietā un sākās. Un tas, kas bija, vispār vairs nav tās beigās. Forši paklausamies, kas jums sanāca? Pirmatskaņojums radios konto ēterā Prāta vētra un pirmajā dienā. Pagriez skaļāk un baudi. Radios konto. Prāta vētra un pirmajā dienā mūsu klausītāji raksta, cik priecīga dziesma. Paldies jums par to. Un 2.50. Es gribu jautāt, jums beidzās nedēļas dienas vai teksts? Teksts. Nebūtu 12 dienas nedēļā, jābūt krietni garāk. Es saprotu, ka tas ir pirmais singls no aprīlī gaidāmā studijas albuma. Pareizi. Vai tas albums arī jau tā kā jau ir... Faktiski gatavs. Mēs vakardien klausījāmies Taurītes. Paldies Mārim un Jānim. Ne jau gluži tā, ka viņi iespēlēja Taurītes, bet pieskatīja, kā iespēlēja. Klausieties, čaļi, es klausos no reāls bērndārs. Taurītes un gāju uz māju un tādā garā. Kas notiek? Jā. Mēs jau bijām, atceries, vienā raidījumā, bet pasākumā, kur vajadzēja analizēt šokolādes saldējumu, kur mūs UFO spied pie sienas. Bet beigās mēs ļoti dziļi filozofiski atradām tekstā. Kaut kas tur ir, kaut kas tur ir. Prāta vētra arī šovasar dosies Latvijas koncertu turē pēc, pauze bija kādi, cik bija gadi? Cik pagājuši gadi? 2, 3? Vispār 4 gadu cikls, bet Liepājas koncerts šo izjauc, un tad mums sanāk tāds gads, iepriekšējais bija tukšs. Liepājas koncerts vispār ir cita dzīve vispār. Jā. Tradicionāli ar koncertu Jelgavā viss sāksies, jā? Tieši tik tradicionāli. Vietu, kur violetais koris pulcējas mēģināt pļaviņa pie pils. Jā, šo svētdien neaizmirstiet, lūdzu, paskatīties, paklausīties, jā, kā violetējiem sokās. Vētras dziesmiņas, starp citu, izpildīsim. Paldies,
Kafijas pauze beigsies. Tas šo svētdienu, bet tūri sāksies 26. jūlijā Jelgavā, kur vēl jūs viesosieties tūras ietvaros? Mēs brauksim vēl uz Ventspili, mēs brauksim uz Daugaupili, mēs brauksim uz Valmieru un 23. augustā Meža parkā mēs būsim. Bet jūs visus datumus un visus apskatāties labāk mūsu mājaslapā, lai precīzāk. No Jelgavas koncerta sākot, katra nākamā sestdiena mēs kaut kur būsim. Neskatieties mājaslapā, lai es arī varu tikt pie biļetēm vispār, jā? Bet labākā ziņa ir, kad taču tās biļetes uz koncertu mēs sākam. Jau? Jā, mēs sākam. Tikai nesaka kur. Es te vienu vārdu neteikšu, kur, bet no šodien sākās, un jūs zināt, kur viņas meklē. Jūs zināt, kur viņas meklē. Prāta vētra un dziesma pirmajā dienā, un es gribu arī pieminēt to, ka dziesmai, kura tikko piedzīvoja pirmatskaņojuma metrā, ir brīnišķīgs videoklips. Noteikti sameklējiet. Labrīt! Režisoram kādi ceļa vārdi arī klipam? Ceļa vārdi klipam tieši tā. Mēs aizsūtījām Māriju Līgaviņas lūkoties kā personāžu, protams, jā, uz kosmosu. Un viņš atrada savu mīļoto transgalaktiskajā mīlestības aplikācijā. Un tad, kā parasti pa ceļam uz nezināmo, ir daudz piedzīvojumu. Par to arī videoklips un dziesma, par mīlestību, par cilvēku, kurš ir gatavs iet pēc savas mīlestības cauri pāri kaldiem. Tieši tā, un draugi viņam ir blakus un atbalsta. Tad par svarīgāko. Par būtisko. Sarunājuši, paldies. Prāta vētra un jaunais singls pirmajā dienā visās straumēšanas vietnēs un arī noteikti ievērtējiet videoklipu. Un es savukārt vienmēr izmantoju šo iespēju nospēlēt savu mīļāko Prāta vētras dziesmu. Lūdzu. Nē, tā nav pareizā atbilde. Radio Skonto.